Jauki klases biedri un sakopta daba skolai apkārt. Ir mājīguma sajūta šajā skolā un šeit ir jaukas skolotājs un klases biedri. Šeit ļoti labi, lai dabūtu izglītību. Šeit ir pašas foršākās skolotājs. Labdien! Es esmu Vācu skolotāja, un es gribēju pastāstīt tās idejas radošās, ko es izmantoju Vācu stundās. Šajās nodarbībās tiek izmantot audio, video apsardzes programma, ar kuras palīdzību skolēni tiek mudināti veidot savas audio esejas. Tas nozīmē, ka skolēni savam tekstam pievieno dažādas fotogrāfijas vai video rullīšas, un tādā izveidos tās mazas īsas filmiņas. Tam ir arī iespēja veidot dialogus, kuriem atkal tiek iemeklētas filmiņas vai fona attēli. Un tas vēl tāds īpašs, ko mēs pagājuši gadu darījām papildus nodarbībās, bija arī ar šo pašu audio video apsardzes programmiņu karaoke versiju veidošana tieši vācu dziesmām. Bet mēs neaprobežojamies tikai ar skolas darbiem. Mums ir ļoti daudz ārpus skolas aktivitātes. Kā arī mēs piedalāmies dažādos Eiropas finansētajos projektos. Piemēram, šodien mēs bijām uz Lietuvu, kurā piedalījāmies deportācijas dienas aktivitātēs. Jā, un mūsu klase bija īpaši aktīva, un mēs piedalījāmies Zelta zivtiņas rīkotajā čempionātā, kurā guvām simpātiju balvu par labāko klases no autobusā. Brauksim uz lidostu un dosimies uz Eiroparlamentu, kuru mēs tiksim iepazīstināti, kā tur notiek darbs. Piedalīsimies diskusijās kopā ar citu valstu skolēnu grupām un diskutēsim. Skolas avīzija, kas arī nav visās skolās un arī daudzās gimnāzijas, daudz, cik es zinu. Un šis ir ļoti labs veids, kā parādīt savu pratošumu un izmēģināt sevi žurnalistikas jomā. Mēs bieži braucam ekskursijās. Mēs esam bijuši Laimā un konfekšu fabrikā Laimā. Mēs esam bijuši Skrīveros. Mēs bijām Lāčos un mēs dabījām pirmo vietu. Mēs dziedājām Lāču maizeji dziesmas dažas un dejojām, jā. Mēs bijām pie skolotājas atpūsties. Es noteikti ieteiktu nākt uz mūsu skolu, jo šeit ir frīzbiju komanda, jo vairākās paudzes ar godalgotām vietām pārstāv mūsu skolu čempionātos. Un šogad dabūjām zelta medaļu meiteņu komandu. Arī puišu komandīgo spēles gara balvu, diemžēl ar vietām neizcēlāmies, bet tomēr spēlējām no sirds, un tieši tāpēc arī ieguvām šo balvu, kas ir augstākais vērtējums. Redzēt rokdarbu, tātad mākslu nedēļā tapušos rokdarbus, filcēšanā un arī pērlīšu vēršanā. Šie darbiņi ir tapuši būtībā 2 nodarbību laikā. Patiesībā meitenes pirmo reizi ar šādiem darbiem saskārās, un uzreiz, kā mēs runājam ar Lauru, rezultāts ir tāds ļoti, ļoti labs, meitenēm patika. Jā, mūsu skolā ir koris, 5. un 9. klašu koris, un koris ļoti labs uzstājas skatēs, un katru gadu tiek dziesmas.